Šodien ir sestdiena, es šodien filmēšu dienu ar mums, dienu mūsu dzīvē. Es esmu sataisījusies un es braucu nodot analīzes. Mazā čiepiņa ir mājās ar Mareku. Es braucu uz slimnīcu, jo šodien ir sestdiena un slimnīca ir vienīgā, kuras var nodot analīzes. Es braucu nodot asins analīzes, lai redzētu, kas notiek ar dzelzs līmeni manā ķermenī šobrīd. Šīs analīzes man jau vajadzēja nodot pirms kādas nedēļas, pusotras, bet es tikai tagad viņus nododu. Visu laiku gan jau mainās leņķis šim kadram, bet tas ir tāpēc, ka man nav kur nolikt jūs, lai jūs stāvētu tā forši mierīgi. Tāda mazākā bedrīte un jūs nokrītat. Šodienas plāns ir nodot analīzes, pēc tam ar māsu pavadīt dienu, jo, diemžēl, mūsu sestdienas plāni, kas mums šodien bija izveidoti, pajuka, jo Marekam bez izvēles iespējām arī šonedēļ sestdienā ir jābrauc strādāt, līdz ar to viņš 12. brauc uz darbiņu līdz vakaram, tāpēc, jā, šodien pie manīm nāk mana māsa, mēs patusēsimies kopā, un tad varbūt vakarā kaut ko padarīt kopā ar Mareku. Nu, skatīsimies, cik viņš laicīgi un visu atbrauks mājās no darba, bet tāds ir šī brīža plāns. Tas ir tas šobrīd, ko es jums varu pastāstīt. Labrīt vēlreiz un lai tev patīkam skatīšanās. Es esmu klāt un ir nenormāli silts ārā. Šodien būs vienkārši perfekta diena. Tāpēc man ir ļoti žēl, ka man aizbrauks strādāt, bet nu neko. Izmantosim šo skaisto dienu fulī tāpadās. Rakstīju Marekam to, ka es eju ārā no slimnīcas. Mareks pasūtīja brokastīs, kā jums liekas, ko? 5 sēra burgerus. Es loģis pieņemsim arī kaut ko. Jā. Es ēdu brokat. Un mēs cilvēciņš šobrīd ēd. Jo viņi nebija izēduši no rīta, un tagad viņiem gribējās vēl. Bet kā jums gāja? Labi. Let's go. Krušmāk mēģinās apģērt mazo meitu, tikmēr mamma ies sagatavot ēst. Viņa joprojām ēd manu pienu, bet viņa ēd no pudelītēm, lai mēs saprastu, cik viņa daudz izēd un visu. Tā ir tāpat kā, ja Karolīna viņa neiet vairs ālāk. Nu, kad jau viņa izdosies. Ēdiens arī gatavs. Mēs esam veiksmīgi pāduši. Kāds te ģerbjās atkal? Un kāds strelzē visus pumpjus un pudelītes un visu pārējo. Vispār man nāk baigais miegs. Baigais miegs nāk. Tad mēs iziesim laukā, jo ārā ir tiešām nenormāls superīgs laiks. Un tāds noteikti ir jāizmanto. Vai jūs pamanījāt, man beidzot ir nokrāsoti mati un viņi nav copē vai sataisīti? Jūtos pilnīgi kā cits cilvēks ar beidzot vaļā matiem un nokrāsotiem. Mums ir jauns filmētājs. Tā, lai kaut ko redz. Mēs esam ārā. Un mēs tagad ejam uz kofiju, tā viņi sauc, jā? Jā. Un tad mēs dodamies uz jūru. Jā. Mācās pirmā reize uz jūru. Kādas tev sajūtas par šodienas laikapstākļiem? Es teiktu ļoti siltu un es ceru, ka tāds vēl nebūs diena. Jā. Ir ļoti silts. Nu, kaut gan vējaks mums ir, bet es domāju, ka es savu vēju kaut kādā brīdī novilkšu.
Tā mēs tikai iznācām no kafīna. Evī dabūja savu Karameļu macchiato. Es dabūju spraitu un beigulu maizīti, kuru man jau centās nozagt. Jo Liepājā ir liels problēmas ar kājām. Visas kājas tev uzbrūk un tu nevar tā vienkārši turēt savu būciņu vai maizīti. Es jau teiktu, ka ir garšīgi, bet, kofīna. Lūdzu, padomājiet par pildījumu, please. Jā, tur ir, es nezinu, maizīte, 90% un 10% pildījums. Jā. What is that? Ir garšīgi, bet, Vēl viena lieta, man šeit, ka šodien visi Liepāja bija kofīnā. Mums bija rindā jāstāv, pēc tam ilgi jāgaida, bet man prieks, ka vismaz meita tam visam cauri izgulēja, viņai netraucēja ne tās dziesmas, ne tā kafijas automāts. bija arī diezgan skaļi tie kafijas Jā, automāti. nekas. So, es lepojos ar mums meitu. Es maizītē dodu kādu 9 no 10. Es savai kafijai dodu atkal 10 no 10. Mēs vispār gājām, un tajā kofijinā mēs ieraudzījām to rindu, un tam mums bija tāds, nē. Mēs aizējām projām, bet tam man bija tāds, bet kur es vēl dabūšu karameļu macchiato? So mēs gājām apakaļ. Gandrīz perfekti. Mūsu mērķis jūrā ir kāpās atrast un sapūkt, nolauzt kārkus vai pūpolus. Es nezinu, kas viņi īsti skaitās, bet tos, lai mēs mājās varam uztaisīt vāzītē bišķīt lieldienu sajūtu. Meita guļ cauri pilnīgi visām skaņām, lai arī cik skaļas būtu, bet ja viņai ir mazākais grubulītis ratos, ka rati kustos, piemēram, tā kā uz šeieni, viņi ceļās. Mēs pie jūras tur netikām, ja tur mums pašām būtu Rīgi jākāpa kalnos kāpās. Tur mēs ar ratiņiem nekādīgi netiksim, so mēs atradām kaut kādu celiņu, tāpat, kur mēs varam tikt ar ratiem. So mans uzdevums ir uzkāpt augšā un saraut kaut ko, bet viņi visi jau izskatās noziedējuši. Baigi daudz es neatradu, bet viņi visi reāli šajā vietā ir noziedējuši, bet labāk mazāki nekā nekas. Evija tur kaut kur fonā riku ir, nemaz. Kā jums gāja? Gāja ļoti labi. Un viņi arī sauci. So, mēs nepadomājām pamazot. Un sēgājām tur gan mēs gājām gar promenādi un aizējām līdz galam aizrunājušās, un tad mēs pamanījām, ka tur taču ir tās milzīgās kāpnes. Mums bija jātālo Strong Woman. Mēs sām augšā. Pa vienai trepītei paņēmām pauzīt un turpinājām. Jā. Bet mazāk un so viņi nepamodās, so tas ir labi. So jā, vai tu vēl es kaut ko pateikt? Mēs ejam uz Rimī. Jo? Taisīsim roso vakariņās. Kāpēc? Jo Mareks gribēja. Ok. Mēs stabili būsim nokrāvušās, un es nezinu, kā mēs uziesim uz 4. stāvu ar bēbi, ar ļoti smagu maisu, jo tur ir arī kartupeļi un apelsīni milzīgi, un vēl ir mūsu mantas. Bet mēs to varam. Tātad mēs atnācām tikko mājās. Sīkā pašlaik vēl guļ. Izstaigājāmies kārtīgi, ārā ir tiešām perfekts laiks. Līdz ar to, kā ārā ir perfekts laiks, mums ir neliela plāna maiņa. Un mēs patusēsimies mājās. Un 6 mēs ar manu ģimeni iesim cept gaļu. Jo jāatklāja tā sezona kaut kad jau ir, un man šķiet, ka šodien ir vienkārši laiciņš. Bet tagad haus. Gurķis rosolam, desa rosolam, milzīgi apelsīni, 2 parastās majonēzes rosolam, 1 rosola majonēze rosolam. Tāds maziņus zaķīšus. So cute, tādi zaķīti, kartoškus. Un tad mums ir mūsu šie pūpoli. Mazais cilvēks ēd. Šis cilvēks skatās nelūgtos viesus. Jūs skatāties nelūgtos viesus, jo es pamēģināju free trial TED Plus un es noskatījos visu, kas ir līdz šim brīdim pieejams, bet es domāju, ka es pēc tam nopirkšu TED Plus, ka man beigsies tas free trials un pabeigšu,
Jo es saku, ka, ja grib, tad latvieši tomēr varbūt ir smieklīgi, ir interesanti viss. Nē, bet nelūk tev viesi man ļoti patīk. Jā, nelūk tev viesi 10 no 10. Šis ir, kā mums šobrīd izskatās. Šitie zari, nu viņi izziedēs vēl līdz lieldienām. Un tad man gan jau būs jānomaina pulpoli, bet pašlaik izsās tā. Un tad mēs sāksim oliņas un ceķīšus. BBQ. Ļoti labi, jā, grilētāji. Mēs esam mājās. Mums beidzās mūsu pasēdēšana. Hell yeah. Tu patika? Yep. Ko darīji? Spēlēju basīdus laiku. Meita visu laiku nočučāja. Es izprāpājos, izsmējos un visu pārējo. Tagad jau ir 7:30. Meitai būs jāceļās un man būs jādod viņai ēst. Hello no Evijas, kuru montē video. Mums ar tiem outro iet tā kā iet, tāpēc atkal nedēļu vēlāk, bet pēc pēdējiem kadriem, ko jūs redzējāt, meitai bija niķītis, un tad jau mēs aizmirstām vispār kaut ko nofilmēt, un šobrīd es vairs neatceros, ko mēs tur darījām vēl. Bet es pieļauju, ka tas arī viss. Šonedēļ tāds īsāks video, bet šeit ir Mareks. Šeit mazais cilvēks šūpojas. Bet mīļš paldies, ka tu noskatījies, un spied like, subscribe, un tiekamies jau cerams nākamnedēļ.